Nu, ātrumkārbas assemblinga. Tātad pārskats. Nu, tātad šeit jau var teikt, viss ir salikts. Vēl palika pēdējie metri, fiksējošie uz griežņi. Nu, fiksējuši uz skrūves, pareizāk sakot, jā. Šitien te es tomēr viņas likšu uz līmītes. Nu, manuāli raksta tā kā paši kontrējošies, bet nu neko viņi tur paši nekontrējās. Tātad 1, 2, 3, šitien te 3, un te ir iekšā dziļumiņā 4. Nu, vot. Un pēdējā vārpsta, kam es neesmu pārbaudījis, noregulējis aksiālo uzspīli vai spēli, ir ot šitā parazīta vārpsta. Nu, es viņu tā saucu, nezinu, kā viņu pareizi sauc, bet te mēs skaisti redzam vesela 10 daļa. Ir pilnīgi konkrēta spēle. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāuztaisa uzspīle vismaz 1 10 daļa, un šī šeibīte, kas man regulēšana šeibīte, kas man palika pāri no transmission output šafta, viņa ir 2,5 10 daļas, un tieši 1,5 10 daļa uzspīle sanāks uz šito vārpstu, un diametrs arī atbilst tā kā superīgi, vienkārši superīgi, labāk nemaz nevar būt. Un tā tad pārējās vārpstas arī ir, pārējām vārpstām visām ir noregulēta uzspīle gultņiem. Nu, tā kā prieki būs pa visu ģīmi. Kārbai jābūt ir klusai, kārbai jābūt ir pēc visiem parametriem, pēc servisa manuāļa būs viss čikiniekā, kā jaunam traktoram.